Alkohols. 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 Kādas ir jūsu attiecības ar alkoholu? Minimāls. Labas. Svētku reizēs un saprāta robežās. 4-5 cāliņi, tur pa brīvdienām tas jau nav alkohols un tā nav dzeršana. Gadās arī pa laikam kāds liekas alus. Alkohols var būt tikai 3 attiecība. Vispār nedzer, dzer, kad gribas, bet no it nedzer. Un kad tu alkoholiks? Kādas ir tavas attiecības ar alkoholu? Nekādas. Nekādas. Tātad tu atturies. Ko? Savā laikā pat šoferi teica, viss nedzeram. Un kas no tā sanāk? Visi pateica, labi, Gorbačov, mēs vairs nedzersim, un neviens vairs nekad nedzer. Kāpēc tā? Kāpēc tāda tava izvēle? Tāpēc, ka esmu bērns. Kāds ir jūsu mīļākais dzēriens? Gan Gastīļo un baltā zirdziņa ir tāda. Baltais zirdziņš. Jā, es arī zinu, visi zina balto zirdziņu. Ai, viens bija kaut kāds estrela, tad tur bija kaut kāds zirgs. Gruzīnu vīns ir labs. Kad cilvēki nedzer vispār, tas aizdomīgi. Aizdomīgi, nevar uzticēties viņam. Ne. Šis nebija slikts atbildes, bet man liekas, lai iegūtu patiesos cilvēku viedokļus, ir jādodas uz kādu vietu, kur atmosfēra būs nedaudz atraisītāka. Kā jums iet šovakar? Skaisti. Produktīvi. Ir pagaidām labi. Produktivitātes procentos, cik tu izdzer dienā? Kādas 95%. Es nevarētu iztēloties labāku vakaru, kas ir bijusi tik skaista diena kā šodien. Mēs daudz neesam nogaršojuši, mēs tā vēl. Tikko kungs ir beidzis darbu, jā, mazliet iekapāja. Iekapāja. Protams. Ko jūs nogaršojāt? Cēs olu. Vislētāko eiro 80. Alkohols. Labi vai slikti? Ir robeža alkohola, jā. Tas ir litra robežās? Tas ir 1 litra robežās, jo es esmu meitene un meitenes daudz netur. Bet meitenes māk smuki dejot. Es esmu dabūjusi ļoti labas meitenes, kuras ar maniem dejo. Un tas ir ļoti labi. Liels saģērbies. Tieši tā. Fashion. Tieši tā, protams, kāda citādāk. You think you know fashion, well fashion's a stranger. Pārāk īsti parāda, 15 sekundes. Labāko, ko tu vari, labāko savu dance move. Nopietni. Kad tu sāki dzert? Pirms tu uzvilki šo krēklu vai pēc tam? Pirms šī krēkla es uzvilku, sāku dzert, smuki un tā ar klasīti. Tas vienīgais jautājums, ko reāli gribu zināt. Nopietni. Kāda ir tava kopēja attieksme pret alkoholu? Tas ir labs, slikts? This is a fantastic country. I now say fuck her right in the pussy! No. Gribu redzēt man piercingu. You gotta sell your country better than that. I mean, you I don't have to sell my country. Es vispār nedzeru. Tavs stāsts ir, tu nedzer. Jā. Go try Carnikava, go try Tuja, go try Kolka. Mazpilsāni, try Go try Ragaciems, go try them. Kāpēc tu šodien iedzēri? Tāpēc man iekodas suns. Tev iekodas suns? Jā, tu vari pastīties. Wow. Tas patiesībā ir baigi bēdīgi. Cik liels tas suns bija? Kaukāzietis. Kāda bija situācija, kāpēc viņš tev iekoda? Nopietns stāsts. Lūdzu. Es to nestāstīšu. Viņai iekodas suns, tāpēc, ka viņa ir losa. Tas viss. Labi, paldies. Jā, paldies. Alkohols, labs, slikts, lielisks, fantastisks, labākais, kas jebkad ir noticis. Come on, neapkauno mani. Var iedzert, bet nevajag pārspīlēt. Normas robežās viņš ir neitrāls. Viss ar noteiktiem galiem. Cilvēki, kuri neapzinās robežu, viņi tā dzer. Alkohols nav ne labi, ne lielisks. Alkohols ir... Slikts veselībai. Kā var tā? Nav problēma ar alkoholu, jā. Kā tev šis bija fantastisks manevrs, tu trāpīji? Mans vārds ir Dāvis Gleška, un es esmu jauniešu darba vadītājs Draudzē Prieka Vēst. Man sauc Valters Gleška, es esmu muzikāla darba vadītājs šeit. Esmu 2 bērnu
drīz divu meitu tēvs. Kā tev ir ar alkoholu? Man kopēja attieksme tāda, ka es viņu neesmu pamēģinājis nekad. Vispār nekad nepilīti? Tūlīt būs 29 gadi un es neesmu pamēģinājis. Kā tev liekas, būtu iespējams, jo mēs īsti nezinām, kas ir debesīs, vai būtu iespējams sadzert nedaudz vīnu ar glāzi laba šardonē ar Jēzu? Es domāju, ka debesīs tādas lietas nav. Ja mums jaunajā derībā atkal un atkal pamudina, lai mēs neaprēpinamies, es ticu, ka debesīs būs cits veids, kā gūt prieku un kā justies brīvi. Batuti? Iespējams, ka batuts tur būs. Es personīgi ceru, ka debesīs būs pludmales volejbols un mēs Jēzu uzspēlēsim, jo man ļoti patīk pludmales volejbols. Jā, man ļoti patīk iedzert. Un kā tu jūties pēc 29 gadiem skaidrības? Nu, es domāju, ka daudz labāk nekā, ja es viņas būtu pavadījis savādāk. Savā ziņā jau tu nevari zināt, ko tu esi zaudējis. Nu, tas kā tu nekad neesi bijis Dienvidāfrikā. Tā ir pieredze, kas tev nekad nav bijusi. Tu nevari zināt, vai tas būtu lieliski, vai arī tu dabūtu aids. Tā ir Dienvidāfrika tomēr. Par Āfriku, Āziju. Tāpēc ir ļoti daudz cilvēku, kas tur ir bijuši. Un savā laikā pāris gadus atpakaļ, kad mēs braukājām apkārt Latvijā pa skolām un runājām par šitām tēmām. Man tāds ļoti labs piemērs ir, tev iet pa priekšu cilvēks, kurš iekāpj sūdā. Es smējos no sākuma, protams. Jā, es smējos, un viņš saka, nekāp tur. Un es saku, nē, es gribu pamēģināt. Varbūt, kad man būs cits rezultāts. Cik liels ir tavs alkoholisma stāžs? Oi, nu gadi 3 apmēram. 3 gadi? Jā. Okay. Kas ir sliktākais, kas noticis tajā laikā? Vēmšana. Vēmšana? Jā. No pipariņa, ja jūs zināt, kas tas ir. Pipariņa? Vai nu tu no šī brīža visu savu atlikušo dzīvi esi dzērumā, esi pālī, bet tev ir normāli īkšķi? Jā. Vai arī tu esi visu savu atlikušo mūžu pilnīgi skaidrā. Tu vispār nevari piedzerties. Tu esi pilnīgi skaidrā. Skaties. Daudz gadus mēs redzējām šito, bet mēs redzējām veikalā, ka viņi iztaisīja no vodka. Jā, vienkārši vodka. Pat izskatās tīrs ūdens. Kas tavs tumšākais noslēpums? Mans tumšākais noslēpums, es nemāku peldēt. No kā tev ir bail? Jā, man bail no nāves. Jā. Nu, come on! Visiem ir bail no nāves. Un man ļoti bail no augstuma. Es no otrā stāva nevaru pat paskatīties lejā, cik ļoti man bail no augstuma dažreiz. Es dažreiz pat rāpoju. Ja reiz, ka es rāpoju pa zemi, tad man bail no augstuma. No kā man ir bail? No tevis? Es dabūju šito kartupeli no kādu? Bomžu situācijas. Bomžu situācijas? Jā, bomžu situācijas uzrādās man uz sejas vispār. Tev bomžu situācija uzrādās uz sejas? Jā, vispār prasīja. Tu gribi šito kartupeli? Jālieto tomēr uzmanīgi ir un lielos daudzumos jau nav prātīgi. Jācenš trāpīt mutē, jo, ja tu neuzmanīgi lieto, tad viņš var izlīt kaut kur. Tas prasīja, jā, man patīk kartupelis. Un viņi prasa, tu gribi vēl kartupeli? Jā. Tev ir 2 kartupeļi? Es parādīšu. Jā, nācējam, parādīsim. Meklēt kartupeļus. Katamarāni, bālīt pie manis, Justs. Mums bija tikko intervija pie Justa nesen. Jā. Tur kāds spējīgs parunāt. Kad tu zaudēji nevainību? Kaut kāds 16, 17 varētu būt. Okay. Bija jauka meitene. Viņa patika. Nevisai. Tā bija tā, nevisai, tiešām nevisai. Vienkārši tas bija tāds tā kā alkohola reiba man. Ļoti iespējams, ka tā latiņa krīt uz leju, ļoti zem uz leju iespējams. Tu domā meitenei vai arī tev? Abiem visticamāk, jā. Alkohols palīdzējis tev dzīvē kopumā? Es domāju, tas pavisam nekādīgi nevar palīdzēt. Bet tu zaudēji nevainību? That's all, folks. Tieši tāpat mana sieva bija mana pirmā meitene. Tas bija 25 gados. Nu, to es saprotu, jo tu nevari vilties. Tur gan pēc kāda laika vairs negribi būt ar citu sievieti, jo tad, ja nu gadījumā izrādās, ka tavs sieva nav tik laba, tad... Kādā ziņā? Es kādreiz melojis. Jā. Es kādreiz paņēmu kaut ko, kas nav tavs. Un neatdevis apakaļ. No tēta darba pildspalvas. Sanāk, ka tu pats apliecini, ka tu esi zaglis, melis un laulības pārkāpējs. Jā. Un tie ir tikai 3 no principiem vai dievu likumiem, pēc kādiem dievs vērtējumos. Jā, izklausās, ka es tomēr esmu stilīgs. Es zinu vīriešus, kuri apprecās 3., 4. reizi. Katru reizi ar jaunāku meiteni un liekas, ka
te viņai viss ir vēl vairāk, vēl labāk, vēl foršāk. Jā, un ja pēdējie ir 18, tad cik būs nākamajai? Tas, pie kā nonāk katrs vīrs, ko tas būtu bijis uzticams tai pirmajai meitenei, ko Dievs man deva. Tas ir tas vāveres ritenis, kurā mēs sākam skriet. Es negribu iebraukt vēl tālāk, bet tādā veidā veči aiziet līdz homoseksualitātei, aiziet līdz mēģināšanai. Jā, ja tu pārguli ar pārāk daudz sievietēm, tev paliek garlaicīgi pēc kāda laika. Tieši tā? Jā, tu meklē kaifu, tu meklē, kur tad ir tā visa fiša. Jā, tu skaties, tev ir kaķis, lūk. Tu domā... Nē, piedod. Kartupeļi ir labi, tev patīk kartupeļi? Kartupeļu biezins, man liekas, ka ir garši. Paldies Dievam par tām lietām, ne? Paldies Dievam par kartupeļiem. Kur ir kartupeļi? Kur ir kopā 1, 2, 3, 4, 5 un, protams, 6 kartupeļi. 6 kartupeļi. Dabūju tikai 50 centi. Vienkārši. Par 50 centiem 6 kartupeļi. Jā, man vajag palīdzību. Kāpēc nevajadzētu jauniešiem dzert? Jauniešiem nevajadzētu dzert, tāpēc, lai viņi atcerētos visu savu dzīvi. Ko darīs ar šiem kartupeļiem? Es uzvārīšu. Uzvārīs viņus? Uzlikšu iekšā cūku gaļu, mērts, visu šitā sūdus. Mārtiņš Rītiņš. Un tad būs, cilvēkiem būs ļoti labi, viņi patiks. Cilvēkiem, tu viņus baros cilvēkiem? Nopietni. Spied laiku šim video. Noteikti ielaikojiet, nošērojiet šo video, šis noteikti ir vislieliskākais video pasaulē. Viņiem tā nepatīk kartupeļi, bet es varu parādīt. Tu viņiem vari parādīt savus kartupeļus, jā? Jā. Ko tu novēlētu visiem tiem cilvēkiem, kas skatās šo video ar glāzi rokā? Lai viņi nedzer. Pasaki vēlreiz to kamerā. Nedzeriet.